Šalom un laipni lūdzam atpakaļ Izrēlā kopā ar Alīnu. Šodien mēs esam ieradušies Galilejas Kanā, lai iepazītu vietu, kur notika Jēzus pirmais brīnums, kad viņš kāzās pārvērta ūdeni vīnā. Bet neiedomājieties līgavu baltā kleitā ar laulības gredzenu un zvanu skaņām fonā. Šodien mēs iepazīsim brīnuma vietu, tās arheoloģiju un arī uzzināsim, kādas patiesībā bija kāzas tajā laikā. Tātad, ja esat gatavi, sāksim! Jēzus lielāko savas dzīves daļu pavadīja Nācaretē, kas tajā laikā bija neliels jūdu ciemats ar dažiem simtiem iedzīvotāju. Un viņš tur dzīvoja līdz aptuveni 30 gadu vecumam. Tur viņš pavadīja to, ko mēs saucam par slēptajiem gadiem. Pirms viņš sāka savu kalpošanu, savu sabiedrisko dzīvi. Un visa Nakaretes un apkārtnes iedzīvotāji pazina Jēzu vienkārši kā galdnieka Jāzepa dēlu. Bet viss mainās, kad Jēzus tiek uzaicināts uz kāzām šeit, Galilejas Kanā pilsētā. Mēs atrodamies tikai 6 kilometrus uz ziemeļiem no Nācaretes. Un tajā laikā Kanā bija daudz lielāka un nozīmīgāka pilsēta nekā Nācarete. Bet kuru kāzas tās bija? Kurš uzaicināja Jēzu? Mēs nevaram būt pilnīgi droši, tomēr tradīcija un vispieņemtākā teorija ir tāda, ka šīs kāzas bija Natanēla Bartolomeja kāzas, viens no Jēzus mācekļiem. Un tam ir liela jēga, ja mēs lasām Bībeli, jo ir rakstīts, ka Jēzus tika uzaicināts kopā ar savu ģimeni un saviem mācekļiem. Ja tas būtu vienkārši kāds draugs Jāzepam, Marijai un viņu ģimenei, viņi nebūtu uzaicinājuši visus mācekļus. Un vēl viena norāde ir tā, ka Jēzus tajā brīdī bija tikai sava kalpošanas ceļa sākumā. Viņš vēl nebija paveicis nevienu publisku brīnumu. Tātad viņš vēl nebija tik slavens un pazīstams cilvēks, lai tiktu aicināts uz kāzām pie cilvēkiem, kurus viņš nepazina, vai arī ar kuriem viņam nebija ciešas attiecības. Un Bībele mums stāsta, ka viņš bija no Kānās Galilejā. Un paskatieties, tieši šeit blakus mēs redzam baznīcu apustuļa Natanēla Bartolomeja baznīcu. Baznīca parasti ir slēgta, bet šodien mēs ieguvām īpašu atļauju, lai filmētu jums. Pat baznīcas atslēgas mums izdevās dabūt. Tātad šeit pirmais vārti jau ir atvērti, un tagad iesim kopā iekšā. Tagad gan iesim tālāk. Sena kristiešu tradīcija vēsta, ka tieši šeit netālu atradās Natanēla māja. Un viņa stāstā ir kas ļoti interesants. Kad Filips pieiet pie viņa un aicina sekot Jēzu, kāda bija Natanēla atbilde? Viņš saka, Nācarete, vai no turienes var nākt kas labs? Un Filipa atbilde ir fantastiska. Filips saka, nāc un paskaties. Bet ja mēs tagad šo dialogu ievietojam vēsturiskā kontekstā, tas iegūst pilnīgu jēgu. Kana bija daudz lielāka, bagātāka un nozīmīgāka pilsēta nekā Nācarete. Burtiski Nācarete bija Kanā nomale. Un mēs to redzam līdz pat mūsdienām. Bieži vien cilvēki no laukiem un nomalēm tiek diskriminēti. Dažreiz cilvēki domā, ka viņi ir mazāk vērtīgi nekā tie, kas dzīvo lielajās pilsētās. Un Natanēls tā arī dara. Vismaz sākumā, kad viņš dzird, ka Jēzus ir no Nācaretes, viņam tas šķiet dīvaini. Viņam šķistu loģiskāk,
Ja Jēzus būtu no Kānās vai vismaz no kādas citas lielas pilsētas, piemēram, Jeruzālemes. Bet, kad Natanēls satiek Jēzu, viņš ātri kļūst par viņa sekotāju un kļūst par viņa apustuli. Mēs visticamāk nekad nevarēsim būt pārliecināti. Vai tas kāzas, kurās Jēzus piedalījās šeit Kānā Galilejā, bija Natanēla Bartolomeja kāzas? Tomēr viena lieta, ko mēs gan varam zināt, ir kādas bija šīs svinības. Kādas bija svinības pilsētas ielās un līgavaļņa mājā. Tātad tagad mēs kopā atklāsim šīs lielās svinības. Tajā laikā kāzas bija ļoti atšķirīgas no tām, kādas mēs pazīstam mūsdienās. 1. gadsimtā lielāko daļu laulību sarunāja vecāki. Un pēc tam, kad ģimenes bija vienojušās, līgavai un līgavainim tiešām jautāja viedokli. Un ja viņi piekrita, tad notika saderināšanās. Mūsdienās saderināšanās ir vairāk sociāls notikums. Tā ir publiska paziņošana, ka pāris plāno precēties. Taču tam nav nekādas juridiskas nozīmes. Taču tajā laikā saderināšanās bija ārkārtīgi nopietna lieta. Tas nozīmēja pārliecību, ka kāzas notiks. Un pašā saderināšanās laikā tika dots līgavas maksa līgavas ģimenei. Saderināšanās laušana bija kā laulības šķiršana. Un mēs to redzam, piemēram, Bībelē, Jāzepa un Marijas stāstā. Kad viņi bija saderinājušies, bet vēl nebija precējušies, Jāzeps uzzināja, ka Marija ir stāvoklī. Un viņa pirmā doma tad bija šķirties no viņas. Bet tad parādās eņģelis, iejaucas un pastāsta viņam patiesību. Jēzus Kristus dzimšana notika šādi. Marija, viņa māte, bija saderinājusies ar Jāzepu. Bet pirms viņi bija nākuši kopā, viņa izrādījās grūta no svētā gara. Jāzeps, ar kuru Marija grasījās precēties, būdams taisnīgs cilvēks un nevēlēdamies viņu publiski apkaunot, nolēma viņu klusībā atstāt. Kamēr viņš par to domāja, viņam sapnī parādījās kunga eņģelis un sacīja: Jāzep, Dāvida dēls, nebaidies pieņemt Mariju par savu sievu, jo tas, kas viņā ir ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu dosi viņam vārdu Jēzu, jo viņš izglābs savu tautu no viņu grēkiem. Kad Jāzeps pamodās no miega, viņš darīja, kā kunga eņģelis viņam bija pavēlējis, un pieņēma Mariju par sievu. Un vidēji gadu pēc saderināšanās notika kāzas, lielās svinības. Tas sākās ar sava veida gājienu. Līgava tika vesta uz zirgiem, karietēs, apkārtējie cilvēki dziedāja, dejoja, svinēja, spēlēja mūziku, nesa lāpas. Un kā līgava bija ģērbusies? Nebija tradīcijas nēsāt gredzenus, bet līgava valkāja sava veida kroni. Un arī neiedomājieties līgavu baltā kleitā, jo tajā laikā kāzu tērps bija svinīgs un krāsains apģērbs. Un šie lielie svētki nonāca līdz līgavaņa mājai, kur notika svinības un mīlestības.
Beidzot, mēs esam nonākuši līdz kāzu vietai, svinībām, pašiem svētkiem. Un mēs varam redzēt, ka šajā vietā ir uzcelta baznīca. Šī baznīca ir no 1881. gada. Vēlāk tai tika pievienotas dažas lietas, bet neļaujiet šai modernajai fasādei jūs apmānīt, jo šī baznīca ir uzcelta uz daudz nozīmīgākiem paliekām. Tātad, vispirms iepazīsimies ar moderno baznīcu un pēc tam ar tās arheoloģiju. Mēs ieradāmies ļoti mierīgā dienā šeit Kanā, jo rosīgākās dienās mēs parasti redzam daudz kāzu un laulību atjaunošanu šeit baznīcā. Un ievērojiet, ka mēs jau varam redzēt arheoloģiskās liecības tepat zem mūsu kājām. Piemēram, šajā mazajā mozaīkas fragmentā no 4. vai 5. gadsimta, kurā ir uzraksts aramiešu valodā. Bet tagad iedziļināsimies šīs vietas Bībeles arheoloģijā. Nāciet man līdzi! Un šeit mēs jau varam redzēt arheoloģiskos izrakumus. Un tas, kas šeit tika atrasts, ir fantastisks. Šeit ir 1. gadsimta mājas paliekas. Šī māja pastāvēja no 1. līdz 4. gadsimtam, tieši 1. gadsimtā, kad dzīvoja Jēzus. Un kāpēc tas ir svarīgi? Jo tajā laikā lielākā daļa kāzu tika svinētas mājās, parasti paša līgavaiņa mājā. Un šeit ir arheoloģiskie slāņi. Vecākais no tiem ir no Jēzus laikiem. Virs tā šeit tika uzcelta bizantiešu sinagoga, pēc tam bizantiešu baznīca. Tas nozīmē, ka šī vieta jau ļoti sen bija kristiešu pielūgsmes vieta. Mēs runājam par vismaz 1500 gadu atpakaļ, un virs tā tika uzcelta krustnešu baznīca, kas arī tika iznīcināta. Un visbeidzot, mēs šeit redzam šo 19. gadsimta baznīcu. Un ja mēs atrodamies šeit, līgavaiņa mājā, tad tieši šeit notika pati kāzu ceremonija, kas vispirms sastāvēja no svētības. Tas nozīmē, ka pāris tika svētīts, un pēc tam tika rīkotas lielas dzīres. Un šīs svinības varēja ilgt vairākas dienas, pat līdz 7 dienām ieskaitot. Un mēs to atceramies, piemēram, no Simpsona stāsta, kurš dzīvoja vairāk nekā 1000 gadus pirms šīm kāzām. Kad Simpsons aprecās, arī tās ir 7 dienas ar vakariņām un svinībām. Starp citu, mums arī daļēji ir šī tradīcija, vismaz līdz pat šai dienai. Parasti kāzas notiek vienā dienā vai vakarā, un pēc tam nākamajās 6 dienās tiek svinētas Ševa Brahot, jeb 7 svētības. Tātad ar kāzu vakaru un vēl 6 dienām kopā līdz pat mūsdienām liela daļa pasaules ebreju svin 7 svētku dienas ar mielastu, daudz ēdiena un arī vīnu. Un par vīnu mēs runāsim vairāk, kad vēl dziļāk iedziļināsimies arheoloģijā. Un, kad Jēzus bija šajās kāzās, vīns beidzās. Kas mūsdienās varētu šķist kā kaut kas nenozīmīgs, tajā laikā tika uzskatīts par ļoti nopietnu lietu. Ļoti svarīga lieta 1. gadsimtā bija tas, ko viņi uzskatīja par viesmīlību. Un tas, ka svinību laikā beidzās vīns, visai līgavaiņa ģimenei varēja būt publiska kauna zīme. Tas tika uzskatīts tā, kā gan ģimene uzaicināja visus cilvēkus, daļa no viņiem bija atbraukuši no tālām vietām
un tagad viņi nespēja pienācīgi apkalpot viesus? Tajā laikā kāzas bija lieli pasākumi un ļoti labi organizēti. Arī šajās kāzās bija ceremonijas vadītājs, organizators, lai nodrošinātu, ka viss noritēs labi, un viss nenoritēja kā plānots, jo vīns beidzās. Un tad Jēzus pēc Marijas lūguma viņš iejaucas situācijā. Ne tikai, lai nodrošinātu vairāk vīna svinībām, bet gan tāpēc, lai nepieļautu, ka šī ģimene apkaunojas un lai nesabojātu svētku prieku. Tur atradās 6 akmeņu trauki, kurus jūdi izmantoja šķīstīšanās rituāliem. Katrs no tiem ietilpināja apmēram 100 litrus. Jēzus sacīja kalpiem: piepildiet traukus ar ūdeni, un viņi tos piepildīja līdz malām. Tad Jēzus viņiem sacīja: tad aiznesiet nedaudz pie svētku pārauga, un viņi tā arī izdarīja. Un svētku pāraugs nogaršoja ūdeni, kas bija pārvērsts vīnā. Viņš nezināja, no kurienes tas nācis, lai gan kalpi, kas bija smēluši ūdeni, to zināja. Tad viņš pasauca līgavaini un sacīja: visi vispirms pasniedz labāko vīnu, un kad viesi jau ir gana dzēruši, tad tiek pasniegts sliktāks vīns. Bet tu esi paturējis labāko līdz šim brīdim. Šī brīnumainā zīme Galilejas Kanā bija pirmā, ko Jēzus paveica. Tādējādi viņš atklāja savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Jēzus pavēlēja piepildīt 6 traukus ar ūdeni, nevis 6 krūkas. Aizmirsīsim domu par 6 mazām krūciņām. Viņš pavēla piepildīt 6 lielus traukus. Ir nepieciešams pietiekami daudz vīna, lai pietiktu 100 cilvēku vairāku dienu garumā, un tāpēc katrs trauks varēja ietilpināt līdz pat 100 litriem. Un paskatieties, ko šeit atrada arheoloģiskajos izrakumos. Tieši šeit tika atrasts trauks, kas izgatavots no akmens. Tas ļoti labi atbilst arī Bībeles tekstam, jo Bībeles tekstā teikts, ka ūdens no šiem traukiem parasti tika izmantots jūdu šķīstīšanai. Un saskaņā ar jūdaismu, saskaņā ar Mūzes likumu, vistīrākais materiāls vienmēr ir akmens. Tāpēc šķīstīšanas trauki tajā laikā bieži tika izgatavoti no akmens. Tātad, varbūt šis ir viens no 6 oriģinālajiem akmens traukiem, kas tika piepildītas ar ūdeni. Iedomājieties kalpus, kas nes šurp 600 litrus ūdens, nezinot kāpēc. Bet viņi paklausīja. Un šī ir viena no brīnuma daļām, ko es uzskatu par visskaistāko no visām. Jo kāzās visticamāk bija 100 cilvēku, liela daļa no Kanā un tuvāko ciematu iedzīvotājiem, piemēram, Jēzus no Nācaretes. Bet no visiem cilvēkiem svinībās, no visiem svarīgākajiem cilvēkiem, kas bija ārpusē un svinēja, kurš patiesībā redzēja pirmo brīnumu? Kas tas bija? Kalpi. Vienkāršākie cilvēki, kas tur strādāja, jo viņi paši ar saviem spēkiem nesa ūdeni un redzēja, kā ūdens tika ieliets un vīns iznāca ārā. Jo tie, kas bija svinībās, ko viņi redzēja? Vēl un vēl vīns tika pienests, bet tie, kas šeit strādāja, redzēja šī Jēzus pirmā publiskā brīnuma patieso būtību. Mēs varam arī aplūkot šī brīnuma fizisko varenību. Jēzus nepagatavoja vienkārši 6 vīna krūkus. Viņš pagatavoja 6 akmens traukus un nevienkārši vīnu. Viņš pagatavoja vīnu, kas bija labāks par to, kas bija svētkos. Bībelē ir rakstīts, ka, kad ceremonijas vadītājs padara šo vīnu, viņš saka: oho, jūs atstājāt labāko vīnu beigām. Parasti cilvēki deva labāko vīnu sākumā. Kad cilvēki jau bija nedaudz priecīgāki, ja tā var teikt,
tad viņi sāka dot lētāku, vienkāršāku vīnu. Un viņš bija pārsteigts, ka labākais vīns tika dots tieši beigās. Bet viņš nezināja, ka labāko vīnu bija pagatavojis Jēzus. Un viena svarīga lieta, ko es vēlos ar jums pārunāt, ir tā, ka mēs šeit runājam par vīna brīnumu. Bet mums ir jālasa Bībele pilnībā. Un arī jāatcerās, ka Bībele mums saka, ka piedzeršanās ir aizliegta. Es neesmu šeit, lai teiktu, vai drīkst vai nedrīkst dzert vīnu, bet mēs atceramies, kas ir rakstīts Efeziešiem. Nepiedzerieties ar vīnu, kas ved uz izlaidību, bet esiet pilni ar garu. Un tagad turpināsim mūsu ceļojumu Kanā, Galilejā. Es redzu, ka daudzi cilvēki komentāros jautā, vai svētajā zemē ir protestantu evaņģēliskās baznīcas. Un ziniet, jā, ir. Un tāpēc es vēlējos jums šo vietu parādīt. Šī ir baptistu baznīca pašā Kanā, Galilejas sirdī. Un šī vieta laikos, kad nav konflikta, šeit ir pilns ar cilvēkiem. Un ir skaisti šeit atnāk, draugi, redzēt, kā ierodas līgavas, kā notiek kāzas, kā arī laulības solījumu atjaunošanas ceremonijas. Patiešām šī ir ļoti īpaša vieta arī Kanā. Tātad, ja jūs atbrauksiet uz šo pilsētu, jūs varēsiet iepazīt arī arheoloģisko daļu, ko es parādīju. Bet es arī runāju ar draudzes mācītāju, un viņš lūdza man jums pastāstīt, ka šīs baznīcas durvis ir atvērtas. Visiem cilvēkiem no visas pasaules, kas šeit ierodas svinēt Bībeles vēsturi un arī svinēt mīlestību. Ceru, ka jums patika mūsu šodienas ekskursija un tiksimies nākamreiz!